from Stockholm rīta ir piesaistītas uz vēl patīkam pavadīt laiku. Mītom! Apskatīsim visu, pilnīgi visu! Turistu pirmais apskats objekts brīvības piemiņas stāvdāvātais par viņu. Nāciet grupa tuvāk skatīties brīvības piemiņas un kompozīcijā tēlošanās vēsturi. Tas atrodas pašā Rīgas centrā. Un tas ir būtībā no pelā, no sarkana granīta, no dzelzbetona, no vārdā. Tas ir 42 metru daudz. Un tas ir mūsu ierobežojums, brīvības simbols. Tajā attēlā visa mūsu vēsture sagatavojas apvienošanas kompozīciju. Tas ir brīvības, viss. Pārsvarā tālāk dosimies nākotnes objektu. Man klase pieviens. Otrais apskats objekts – Nacionālā opera. Viņš izskatās, ka grupa vairs nav pilnā sastāvā. Šī skatītāja ir Latvijas Nacionālā Opera! Lielajā zālē atrodas 1000 sēdvietas, jaunajā no 250 līdz 300 sēdvietām. Un šī būs tā vieta, kur mēs vakarā skatīsimies izrādi un baudīsim latviešu kultūru. Bet no sākuma mēs varētu izpārbaudīt, kas vēl neesam pazuduši. Un tad mēs iesim ieturēt malpīti. Tāce? Šeit. Zaļiņš. Valde. Alans. Ruta. Anete. Marta. Laura. Dace. Leone. Santa. Edmunds. Un mēs varam atrast, ka mums ir viena iespēja, 70,000, viņš kaut kur būs. Principā šo iespējamību varētu palielināt, ka mēs sadalītos daļās, bet kuram mēs rūku, mēs tiešām viņu gribam atrast. Jā, dalīsimies. Nākamais apskats objekts – Melnkalnu nams. Suvenīri, dzintars, Latvijas dārgakmens. Lūdzu, nāciet iegādāties. Es domāju, jums ļoti skaisti izsīkto šīs spēlītes. Paldies! Bet, ziniet, man ir tāds jautājums. Vai jūs esat redzējuši tādu izmisušu pusīti, tādu Edmundu? Un viņš ir pazudis, un es nezinu, kur mums viņu meklēt, mums kā viņu vajag. Es nezinu, ko mums darīt, mums vajag. Uzvarīja valsts prezidentkungs. Prezidents, protams, vēlējās atstāt iespēju uz turistiem, parādot savas angļu valodas zināšanas. Nice to meet you. You know Latvia. It's very nice people and good music. Yes, I like watersport. Deep and kaskan. One. Prezidentkungs! Un es zinu, ka jūs noteikti varat mums palīdzēt. Ziniet, viņš ir pazudis Rīgā. Mums vajag viņu atrast. Ziniet, es zinu, ka jūs noteikti varat mums palīdzēt atrast. Mums šausmīgi vajag viņu atrast. Mēs nevaram braukt atpakaļ. Mums vajag viņu noteikti atrast. Jūs varat mums palīdzēt. Bet es esmu tikai prezidents. Jūs noteikti varat mums palīdzēt. Nu, pagaidi! Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Un tas nozīmē,
ka nākotnes, kā tu sāc? Edmunds Simons. Nākotnes Edmunds Simā rokās ir mūsu nākotne, vai ne? Jā. Un tas atkal nozīmē, ka mums viņš ir jāatrod. Nu jā. Oto, atnes man lūdzu manu telefonu. Jā. Hallo, Māri? Jā, tā es berjošu. Jā. Mums ir pazudis cilvēks. Edmunds Simons. Edmunds Simais, jā. Uzlieciet kaut kur tur televīzijā viņa bildi. Pārtrauciet kā pārtrauciet. Jūs jau zināt, jā. Un kāds šodien gaidāms laiks, mums ziņos Māris. Māri! Nekas tiksimies galā. Ok, LND, labvakar laiks. Tātad kā vienmēr laikstīgā Rīgā. Tātad kā vienmēr pusdienas rīkšķis mums vēlot. Vārds karodies. Ok, kas mums varās vēt, arī ir augs septiņi, bet Rīgā laiks vidās. Es nodošanājies arī pret vietu Latviju. Plīz, man ir silti. Wow, tātad Rīga vidā. Stāst. Kas notic? Pazudis? Kur? Rīgā. Sveiks. Es atvainojos. Te pazudis cilvēks. Es pasaukšu savu kolēģi kādu. Tūlītās. Mēs šodien esam degpunktā. Mēs rādām, lai tas vairāk neatkārtotos. Tātad, šodien mēs visi esam atkalpuši ar speciālu izlaidumu. Tātad, mēs rādām, lai tas vairāk neatkārtotos. Tātad īsumā esam saņēmuši zvanu no policista, kurš teica, ka Rīgā ir pazudis cilvēks. Tātad īsumā tiešajā ēterā sazinājos ar policistu. Sveiks, policists, Melnēlu Kāpatali. Tātad pirmais jautājums īsumā izstāsti, kas ir noticis? Ko es pārnētu? Es dzirdēju kaut kādu zvanu, ka kaut kas Rīgā ir pazudis. Izstāsti, lūdzu īsāk. Esmu pazudis? Nē. Cilvēks. Cilvēks? Jā, pareizi, jā. Bija mums tur kaut kādi, tur esot no Stokholmas uz Rīgu braukuši, esot kaut kāds jaunietis pazudis, saņemām iesniegumu nodaļā. Un, veiksim viss... Skaidrs, paldies. Tad, cik ilgi jūs vispār veicāt izpēti? 3 stundas. 3 stundas. Mēs iesaistījām pasaules tīklus patruļu policijas darbiniekus, un pēc šīs patruļas mēs konstatējām, ka cilvēks patiešām ir pazudis. Malčs. Tiešām esat malčs, es arī jums tapojos. Es sen neesmu saņēmies un uzdevis to jautājumu, kāda ir tavu mīļākā krāsa? Mēs esam veikuši dienestu izmeklēšanu un esam konstatējuši, ka mīļākā krāsa ir zila. Paldies tev. Paldies tev, tu ar savējiem visus izdarīsi? Jā, mēs pats ir glāzīts. Paldies, jā. Tātad priekā par policijas darbu! Jā. Paldies tev! Tātad es tagad īsumā varu parādīt attēlu, kā izstāst mūsu pazudušais cilvēks. Tātad, viņš izstāst šādi, viņš ir apmēram 80 garš, nav pārāk īs, tātad melniem matiem, un šādi viņš ir. Jūs redzat viņu kaut kur tuvākajā, jebkur ziņoja pēc tālu 9-0-9-10-0-1 gaitā. Jūs samapaldies! Mēs rādam, lai tas vairāk neatkārtotos! Paldies! Atgādinām, ka muzejā nefotografē un eksponātus ar rokām neaiztiek. Nāciet, apskatiet šīs ekspozīcijas pirmā, mūsu pirmā ir Afrodīte. Afrodīte, nē, es atnāju, tā nav Afrodīte, tā ir Mona Lisa, tā ir Mona Lisa, kas tikko atklātais Šeneris. 16. gadsimtā, pasaules atklāšana, Amerikā, Itālijā, Leonardo, Mona Lisa. Skatieties tālāk, šeit mums ir Afrodīte, īstā Afrodīte, viņas roku greznība, grezno visu mākslu
žēl viena roka viņu, nu kā saka, laikas rokas ir nograudzis viņas viena roka, bet tas nekas mēs ielinējam par superlīgu. Tā turās ļoti labi. Jā, un tālāk skatīties tālāk. Šīs ir pats slavenais, pats Eļas darbs. Eļa šī ir apriņojamais Martas portrets. Šis ir Martas portrets. Aplaudēsim Martas portrets. Martas portrets. Viņas acīs ir 9 jūru mirdzums. Tomēr kalpu meita mūs karušās drēbēs. Taču dēka karali nepalika nepamanīta. Tā bija 1875. Gada. Tas ir labi. Kā teikt, skolotājs Ozols? Iesam tālāk. Turistiem ir paveicies. Šodien notiek Gaismas pils atklāšana. Labvakar, dārgie skatītāji! Mēs esam kopā tiešām emocionālā brīdī latviešu tautai, un ar mani kopā šeit pie burvīgās ēkas Gaismas pils ir pats Valdis Dobrovskis. Valdi, sakiet, kādas ir jūsu emocijas šajā brīdī? Valdis ir emocionāls, un viņš nespēja to aprakstīt vārdos, tāpēc varbūt ievērsīsimies mūsu prezidentu uzrunai. Dāmas un kungi, Valdi, čau. Man ir tas gods piedalīties Gaismas pils atklāšanā. Rīga ir kultūras galvaspilsēta, tās staro. Un Latvija, man te piešujies, protams, ar mēs sists vai ne? Un Latviju tautas sapnis par Gaismas pili ir piepildījies. Kā teica Auseklis, tautas dēli uzminēja senaizmirstu svētumu. Gaismu sauca, gaisma ausa, augšām ceļas Gaismas pils. Kas par skaistu ēku, vai ne? Kas par grāciju? Es ceru, ka mūsu svarīgākās kultūra vēsturiskās vērtības tur paliks vēl ilgi. Un vēl es ceru, ka šī ēka neatdarinās mūsu ekonomisko situāciju. Burvīga uzruna nebaidošī vārdu. Burvīgi, paldies prezidentam. Ir pienācis vakars, bet no Egmonta nav vēsts. Grupa atkal satiekas Nacionālajā operā, lai baudītu ilgi gaidīto neopoliešu dziesmu.